savus mobilos telefonus. Protams, jūs jau esat izslēguši. Jūs esat ieradušies uz izslēgu spēlētais namiņš, kas veidota pēc Margarites ārastais darba motīviem. Pāvilos, tas pirmskolas izglītības iestādes Zinteriņš, dramatiskais teātris, Lāvēri, novēl jums patīkamu skatīšanos. Kādā ciemā bija kāds pelēks namiņš, kurā dzīvoja jauka un saticīga saime. Vīru pēka gādāja, lai lielā saime vienmēr būtu pēdusi. Kaķu mudiķa ziņā bija sagādāt malku. Gailis Dailis rūpējās, lai pagals vienmēr būtu tīrs. Trūcis Trūtiņš labprāt ravēja burkānus piemājas dārziņā. Vistai tātai šogad liela laime. Viņa ir izpērējusi 3 jaukus un burvīgus cālēnus. Un tādēļ māmiņai darba pilni spārni. Tikai mazā kaziņa Baltīte skraida apkārt bez darba. Es iešu pēc ūdens izvādīt saimei gardu kurkuļu zupu. Nāciet, maidēni, tikai nepakūpiet pret augstos viešņi. Nāciet, pagādiet, es aiziešu pēc kāda tārtiņa. Tīgulis, cibīte, cabīte, Kikarego! Ak, tu nejaukā! Kāpēc strandīji manus cālīšus? Kāpēc izbiedēji? Vai tad tu neredzi, cik viņi ir mazi un saudzējami? Viņi taču tikko no olas izšķīlušies. Bērni, tev nevarīgi bērni. Es viss neesmu izšķīlusies no visas solas. Esmu nipra un spēcīga, paskaties. Tu, Baltīt, abu dienu tikai blēģojies. Būtu kā burkāns paravējusi, būtu kā žagardus paskaldījusi. Bērni! Palīdzi, nu, Baltīt, tālāk es vairs nevarēšu paņemt. Bērni, es pati. Es tev palīdzēšu. Baltītei pakavēt laiku, tad to neviens nedomā. Te ir tik kālaicīgi ieši labāk pasaulē. Ej, ej!
Vāciņu. Bē, ja jau tu esi jāras, tad padīsimies. Ei, kas tā kāds strīpēja vārdā? Neskraucēji manī, vai tu nedzi, kad strādāju? Bē, darbs. Tas jau par daudz šeit tev. Kas tev sāp? Es esmu Baltīte, agrāk dzīvoju palākā namiņā, bet tad aizskrēju lielajās pļavās. Tur man viens uzmetās uz pūdenā un nejauki sakot, vai kā sāp? Tas jau bišu baigas dzelonis, palīdz un brītiņu miera sāpes drīz pārīs. Nepateica. Bā, kas tu liels man piemirsās? Baltīte, vai tu man mazliet nevarētu palīdzēt? Es gribētu salasīt mežābolus, bet nevaru aizsniegt tos zarus. Tu varētu palikties, noliekt zarus, un es salasītos mežābolus, un būtu abām mums ko mieloties. Bā, kāpēc man ar tevi nadalās? Es pati apēdīšu. Parād man to mežābeli. Pok, nerādīšu visu. Pok. Ako, Baltīt, palīdz man izravēt dzertkāpos. Ko? Rušināties pa zemi? Ko vēl neizdomāsi? Es daru tikai to, kas man patīk. Ja nebūtu salīdusies un skrējusi projām, tagad būtu siltumā un pēdusi. Kaut būtu zinājusi, kā tur nokļūt. Baltīte klīda pa tukšajiem tīrumiem, līdz nonāca līdz kurmja mājiņai. Bērns atved, kas dzīvo šajā mājiņā. Te dzīvojas kurmis raķis. Kāpēc negāti daudzi durvis? Bērn, mīļais kurmi, lūdzu pieņem mani savā mājiņā. Tu tik liels kurkurs gribāt līdz manā mājiņā? Nē, es nepieņemu lieka ārā jūs.
meklēju ceļu uz pelēko namiņu. Žagata Agata teica, lai es eju viena šo pusi un tad nokļūšu pie pelēkā namiņa. Ai, Žagata Agata rasa stīros niekus. Tur nav nekāda pelēkā namiņa. Tur tikai lieli ūdeņi. Ņem grauz. Paldies. Kas tev vainas? Kāpēc tu raudi? Žukušuks izēda visus manus krājumus. Lauki tukši, mani bērniņi nomies badā. Viņai laikam grūtāk nekā man. Nē, pagodo savus bērniņus. Vai cik tu biji jau laba, paldies! Un tie, kas palikuši pelēkā namiņā, nav ne asu nagu, ne stipra zoba, kā aizstāvēties. Tad jau mums iznāca branga laupīšana. Jā! Mēs pagaidīsim, kamēr pīļa bēga nāc uz klēti pēc graudiem, kad viņi atslēgas durvis, es viņu caps sagrāž, ka ne iepēkšķieties nepapūst. Kas tu būs par grādu? Bet es iespriešu klētiņā savā maizolī, sagrābšu graudu un tīkstu. Jā, steidzamies!
atgriežos. Jā, mēs ar čūkām. Paldies! Viņam jau labāk graudu, bet nu, Mišu, Baiva, Samanta. Vienādus visi, tas Emīls. Žagata Agata. Petra. Vista Tāta, Dīna. Un viņas cāļu saime Jūlija. Markus. Un Maija. Trušu trūtiņš Krauls. Gailis Dailis Valds. Gardā pīļu pēka. Gardā. Brašais kaķu mudiķis. Pūlis raķis. Matus. Ežu tipiņš Helga. Vārte Kurkstene Marija. Zaķu Žalis Kristaps. Cīruļu Trilliņa Evelīna. Lapsališķaine Ligita.